Labdien! Tagad mēs pagatavosim šokolādes fondantu. Kas šai receptei ir diezgan svarīgi, tad visām sastāvdaļām jābūt precīzi nosvērtām. Tā kā mums būs nepieciešama šokolāde, sviests, milti, cukurs, olas, avenes, saldējums, kas mums stāv saldētavā, un cepjamās formiņas. Pirmais, ko mums ir jādara, jāņem olas, sitam olas bļodā, kas ir ļoti būtiski, vajag skatīties, lai netrāpa olas čaumals iekšā, jo viņas pēc tam ēdot, ja trāpa starp zobiem, tad var visu izbojāt garšīgo desertu. Olās beram iekšā cukuru. Un olas putojam rūpīgi, būtu vēlams tik ilgi, kamēr cukurs ir izkusis. Nu jā, redzam, ka cukurs ir izkusis. Nākamo, ko pievienojam klāt, ir miltus. Viņas lēnām beram iekšā un samaisam. Viņas nevajag daudz putot, lai viņi savienojās ar olām kopā, un tad būs labi. Šādi jābūt. Tagad mums jāiet pie plīts, jāizkausē būs šokolāde, sviests, ko pēc tam mēs savienosim kopā ar jau šo olas cukuru miltu maisījumu. Tagad mēs izkausēsim šokolādi un sviestu. To mēs darīsim saucamajā ūdens peldē. Mums ir jāuzvāra ūdens. Kad mēs kausēsim šokolādi, tad viņam ir viegli pavisam jāvirmo, jo pārāk liels karstums nedrīkst nākt uz šokolādi. Liekam virsū bļodu un beram šokolādi. Lai ātrāk viņi izkustu, vienmērīgāk, tad sasmalcināt. Un visu laiku maisot, neļaujot šokolādei piecepties, tad arī šo procesu veicam. Liekam klāt arī sviestu. Nu, lūk, ir pagājuši apmēram minūtes 5, 8, un mūsu šokolāde ir izkususi. Vajag uzreiz, kamēr viņa nav atkal atzisusi un palikusi vienā gabalā, pievienot olu maisījumu. Un te ar slotiņu mēs viņus lēnām maisot, lēnām lejot, saputojam kopā. Nu, lūk, esam visu samaisījuši kopā, un tagad mēs šo šokolādes masu varam likt trauciņos, cepešpannā un liksim cepeškrāsnī cepties. Kas ir būtiski, lai mēs pēc tam varētu dabūt laukā no formītes, viņas vajag ieziest ar eļļu vai sviestu. Vajag rūpīgi visas malas sasmērēt, jo ja kaut kur pielips šokolāde vai pareizāk piecepsies un negribēs nākt nost, tas viss deserts var pārvērsties avārijā, jo viņš kratot viņu laukā vienkārši salūzīs, jo mēs cepsim tā, lai vidū vēl ir nedaudz jēls, teiksim, kad mēs pārgriežam fondantu uz pusēm, no vidas iztek šokolāde. Nu, lūk, esam sasmērējuši un pildām mūsu šokolādi formītēs. Viņu nevajag pildīt līdz pašām malām, jo viņi celsies uz augšu, tā kā atstājam no augšu nelielu atstarpi. Esam sapildījuši formītēs. Kas ir būtiski, pirms mēs liekam cepeškrāsnī, cepeškrāsnis ir jau laicīgi jāuzkarsē. Cepeškrāsnis mums ir uzkarsus uz 200 grādiem. Liekam iekšā šokolādes gardumus un
10 minūtes. Nu jā, ir pagājuši mums 10 minūtes un mūsu šokolādes fondanti kūks ir gatavs. Ņemsim laukā. Kā jau es iepriekš minēju, var izmantot gan pergamentu formītes, gan foliju, gan kafijas krūzīti. Tomēr es ieteiktu labāk izmantot folija formītes vai tādas formītes, kur nav tik daudz rieviņas, kur tai mīklai iecepties iekšā. Jo, ja mēs ceptu te keikstu, tad mēs varam tā brutāli sakratīt un izņemt laukā. Bet tā kā tā fiška fondantam ir, kad viņš vēl ir iekšā tā nedaudz jēls, tad to mēs nevaram darīt, tad mēs tur visu sabojājam. Šokolādes fondants mums ir uz šķīvja, kas vēl nepieciešams saldējums un avenes. Ņemam saldējumu no saldētavas, griežu šķēli saldējuma, lieku avenes, daudz, uzliekam piparmētru un mūsu fondants ir gatavs. Labu apetīti jums!